Čau! Šodien brīvdiena, šodien sestdiena, šodien gribam pahaikot. Un mūsu mērķis šodien ir uzkāpt tur tajā tur kalniņā, ko viņi te sauc par kaķa zobu. Tā kā principā mēģināsim. Īpaši gatavi mēs neesam, jo mums nav haikošanas tērpa, bet un apav arī parastas botas. Bet nu mēģināsim, redzēs kā mums ies. Tā, esam izgājuši ārā no pilsētas, mazliet pakāpušies. Pagaidām ir viss ļoti lēzens ceļš vēl. Re, kur ir otrai pusē kalni. Ko te var redzēt? Tur var redzēt ezeru, pie kura mēs dzīvojam. Bet nu, mūsu galamērķis ir šis kalns. Šobrīd pārsvarā sākumā ejam pa asfaltēt ceļu, jo tās takas sāksies kaut kur mazliet vēlāk, tā kā būs trešdaļa kalna uzkāpta. Kā tu tur turies? Easy? Labi. Esam nonākuši līdz pirmajai skatu vietai. Ja tic kartei, kaut kāds 300 metrus varētu būt pakāpušies uz augšu. Turpināsim kāpt. Nu, lūk, esam nonākuši līdz vietai, kur asfaltē ceļš pāries takā. Un tas izskatās aptuveni šādi. Liekas nekas traks, bet nu pastījāmies kartē, tur tālāk būs pat kaut kāda sarkanā trase. Iesim lūkot. Pagaidām ļoti viegli ejas. Bet būtu grēks sūdzēties, nekas vēl nav noiets. 770 metri augstumā esam. Sākām kaut kur no 300. Pēc šīs zīmes var redzēt, ka līdz virsotnē, kur mēs gribam nokļūt, vēl ir jāiet 2 stundas un 15 minūtes. Starp citu, tīri informācijai. Tas, kurien mēs gribam aiziet, saucās, to virsotni sauc Le Dent du Chat, kas tulkojumā nozīmē kaķa nags. Zobs. Kaķa zobs. Dent, tas ir droši vien kaut kas no dentista. Vai nu te ir bijis kāds akmens nogrūms savulaik, ko grūti tā kamerā parādīt. Vai nu pie šī akmens savulaik ir pats velns ēdis brokastis. Pirmā atpūta. Atradām galdu ceļa malā krēslus. Mazliet jāatpūšās. Re, tur arī mazliet tuvāk. Nu, vēl ir ko kāpt. Jā, kāp augšā. Mums visu laiku ir augšā. Aleksējs izvēlējās grūtāko ceļu. Shortcut uztaisīja. Atpaliec, vecais! Nu, bet tu atpaliec. Pa tādu taciņu jau ir viegli staigāt, tā, kad jāiet tur, kur nav taciņas, tad ir grūtāk. Viss labi? Nav.
Teciņa paliek arvien stāvāka. Tas nozīmē, ka tuvojamies. Un kas galvenais tādos pārgājienos? Ņemiet līdzi vienmēr ūdeni. Katrs paņēmām pa litram. Liekas, ka būs krietni par maz. Mazliet akmeņi. Ceļš paliek arvien interesantāks. Nu jau mēs ejam pa tādām akmeņu krāvumiem. Reāli paliek sarežģīts tas kāpiens. Tev tā kā beidzas jāiet pa visādiem akmeņu krāvumiem. Pagaidām bīstamākā vieta. Ej uzmanīgi, tālāk tā taka paliek tāda vieglāka. Nu jau mazliet sāk bail palikt. It kā taciņa tev ir tāda īsa, bet vai mēs tur bez šiem apaviem varam aiziet, nezinu. Jātiek tur augšā. Pieņēmām stratēģisku lēmumu pamainīt mazliet maršrutu. Tā vieta, kur mēs bijām nonākuši ar mūsu ekipējumu, ar mūsu apaviem, īsti droši neizskatījās. Nu, ejam tagad pa to otru ceļu. Šis interesants stāvs, bet nu vismaz nav tik bīstams. Cerams, ka mērķi to mēs sasniegsim. Ejam jau, nu jau ir nezinu cik stundas, vairāk kā gandrīz 4 stundas ejam. Var just mazliet, ka sarkanā trase, te ko redzat, zīme. Esam mazliet noguruši. Bet nu tur kaut kur augšā vēl jāuzkāp, un tad palikšot vieglāk. Nu, cerēsim. Re, kur ir skats no augšas. Tur lejā pie ezera ir tā pilsētiņa, kurā mēs dzīvojam. Fonā kalni. Un ja ļoti labi ieskatās, tad re, kur tur pašā galā tas baltais ir Mont Blanc. Eiropas Alpu augstākā virsotne. Principā, no apakšas sākot ceļu, mēs domājam, mēs uzkāpsim šajā smailē, kas saucas Kaķa zobs. Bet ņemot vērā, ka tur tas ceļš ļoti bīstams un izskatās, ka tur galotnē ir pāris vēl kliņškāpēji, tad mēs no tās puses tā kā par to no tā esam atteikušies. No augšas ir fantastisks skats. Esam kaut kur 1,4 kilometri un mazliet virs jūras līmeņa. Sākām kaut kur pie 300 metriem. Kā redzams, cilvēki jau šeit ir daudz. Haikošana viņiem ir ļoti izplatīts sporta veids. Viņi to dara daudz un bieži, bet nu ir arī tā vērts. Nu ko, esam uzkāpuši galotnē. Mēs uz pašu to Kaķa nagu neaizgājām, bet esam nonākuši vēl augstākā punktā. Kopējais
pacēlums bija kaut kāds 1,1 vai 1,2 kilometri. Te ir 1400 metri augsts. Ņemot vairāk, ka mēs mazliet pakāpām lejā. Esam ļoti priecīgi. Tur var redzēt manu blānu. Lepojos ar šo biznesa partneri. Bet tas, kas iedvesmo, ir tas, ka mēs pa ceļam satikām daudz vairākus vecus pārus, teiksim, ap gadiem 60, 70. Un viņi visi šeit bija kāpuši augšā. Tā kā mūsu Latvijas pensionāriem ir, kur no kā pamācīties. Bet acīm redzot, tas viņam ir tāds normāls sporta veids, te to dara daudzi un visi. Tālūk, vai kur viens aizmugurē mums kājas pūtina. Forši, tagad ir kāpiens lejā. Redzēs, paspēsim pa gaismu vai pa tumsu, bet tas jau būs daudz vieglāk. Davai, čau!